vāciskais šlāger, latviski trāpījums, ko mūzikas kontekstā lieto kā trāpīga, populāra dziesma, jeb šo kā dēvējam šodien, hits ir gana pagodinošs apzīmējums, bet par anglisko hillbilly tulkojumā lauķis tā gluži teikt nevarētu. Tomēr, pateicoties kādai populārai dziesmiņai, country mūzikas žanru sākotnēji tieši tā arī dēvēja – hillbilly, tikai 40. gados pārējot uz mums ierasto nosaukumu country – lauki. Abi šie mūzikas novirzieni īstos apgriezienus uzņem pēc Pirmā pasaules kara. Abos dominē vienkāršība, kā no tautas mūzikas aizgūtajās viegli atminamajās melodijās, tā reizēm saldsērīgajos par reālo dzīvi vēstošajos tekstos. Tomēr Vācijā un Austrijā dzimušais šlāgeris, kas te vienmēr katrā valstī skan vietējā valodā, no Eiropas īsti neizlaužas. Tāpat banjo un vioļi iešūpotais country savus īstos panākumus gūst tieši Amerikas Savienotajās valstīs. Šodien dominējošie mūzikas novirzieni ir ietekmējušies kā no šlāgera, tā no country, bet abu šo žanru klasiskās izpausmes aizvien aizrauj, saviļņo un ielīgsmo miljoniem cilvēku kā ASV, tā Eiropā un visā plašajā pasaulē.